Latvijas izlases uzbrucējs Rihards Bukārts šo sezonu ir pievienojies Šveices Nacionālās līgas klubām Biel, kas savas mājas spēles aizvada Tiso arēnā. Pati arēna ir būvēta 2015. gadā un ir spējīga uzņemt vairāk kā 6000 līdzutēju. Ierodoties ciemos pie Riharda, viņš bija tik laipns un izrādīja mums savas komandas ģērbtuves. Šeit mēs tā kā no rīta ienākam ģērbtuvē, pārģērbamies, izlikt ir personāla izmazgāta apakšveļa. Ienākam, droši vien pārsvarā visi ienāk šeit, tad aiziet uz lounge, padzer kafiju, pastāst NHL highlightiņus. Kāds jau sāk nodarboties, iesildīties. Šeit tā stāv mazas kapīši, tādi minimalistiski, nekas sarežģīts. Tad šeit ir personāla telpa, sharpening master. Šeit tiek asināts slides, tad tur tā kā vairāk ir tāda mazgāšana, kur veļu mazgā, krēkli tiek gludināti. Personāls ir ļoti cītīgi, kā jau visur forši strādā. Kad, Nepieprasa kaut kāds aromātiņas, lai mēs tur piemet klāt kaut kāds. Es pat vieļiem pasūdzētos par aromātiņu, jā. Es varbūt investēšu naudu kaut kādā Arielā vai kas tur vēl ir tie mīkstinātāji ar smaržuņu. Bet, jā, pagaidām vēl nav status tāds, lai te pirktu Arielu. Bet, jā, kad tu saproti, ka tu vasarā pats mazgā drēbes un dažreiz eji smirdīgā un slapjā uz treniņu formā, tad tu tiešām novērtē šo cilvēku darbu, cik ļoti viņi cītīgi strādā. Un tas ir tāds vienīgais mīnus vasarā, kad dažreiz nākās iet ar nesmaržīgu un mitru formu. Tas tāds viegls triks ir, var ieteikt katram jaunietim, kam gribās uzlabot savu metienu. Rokas es to cenšos pirms katra treniņa, to man arī brački iemācīja. Tas tāds, man liekas, vienkārši atsvariņš, nav svarīgi, ka to ar metāliņu pielikt, lenti pietičs, man liekas, ir no svaru žiletes izvilkts ārā. Un tad tu tā kā treniņa sākumā minūtes 10 ar viņu paslido, pādriblē, pamētā. Sākumā tev liksies, ka tu nevari vispār ripu pa gaisu uzmest. Paņem tam ripu ar normālu nūju, un tad tev sajūt tādu, ka tā ripa ir tā kā pingpong bumbiņa, tāda riktīgi viegla, un tev pirmkārt metiens labāk izmetās. Viss tā kā vieglāk liekas. Jā, un tad dažādi ielokciņi ar dažādiem, tā sanāk, kad 5 mēnešus nespēlē, tad dažreiz liekas, ka tā nūja, kas ir tev 5 mēnešus atpakaļ bijusi tā kā mīļākā un labākā, tad tagad liekas, ka viņi tāda neparocīgi ir, bet laikam tas normāli. Cik es zinu, tad Ģirds Ankipāns tā arī savu ieloku neatrada visu karjeras laikā. Pagad, tev ir tinums pašu galiņu tikai, ja? Nē, es lieku tādu, tā kā tagad moderni ir. Cik es nospēlējis jau esmu, kaut kāds jau 4. gadu, 5. spēlē. Tā ir tāda tā kā Ždeno Čaras firma, Resteks. Tā ir tāda tā kā smilšpapīra uzlīme. Un tad daudz spēlē, teiksim, tur džeki neaiztikšu nūjas. Daudz spēlē tikai ar viņu. Man patīk tā kā bišķi to galiņu uztīt, tā kā redzēju acīm kaut kā, kaut kā man tā, es mēģināju bez, bet tad tā nūja tāda viegli pārāk liekas un tāda sarežģīta. Bet, jā, tagad kaut kāds pāris gadus, jau 4-5, man tas nūjas tinums ir nemainīgs. Agrāk tur mainīja non-stopā melnu, baltu. Jā, katrs no spēlētājiem paskaties, kā tur viens ir notiņas pusnūja ar izolēni, vienam liela augšu, vienam maziņa augšu. Bruners interesanti, viņam ar lipīgo lenti notīta pusnūja. Es tā pamēģināju diezko interesanti, tā kā roka tev vispār negriežās diezko tāda stabila. Tāda fiziotelpa, tā kā nekas šeit ir masāžiņas, tur ir kaut kāda vairāk game ready, kaut kāda normateki, tur džeka apguļās un uzliek zābakus. Tur ir vēl viena masāžu telpa čehu fizioterapeitam, kolorītam. Ģērbtuves. Tā, šī ir svarīgākā, laikam, svētnīca. Šeit ir, kur notiek visas darbības komandas, galvenās apspriedes, sapulces, gatavošanās. Šeit es sēžu, 31. numurs. Pastāst, Rihards, kas ir 31. Kāds līdz tam nonāca? Man liekas, tas nebija tev. 13,95 ir bijis. 10, jā. Izlasē 14, tam bija lāsts. Es tā kā gribēju 13. numuru, bet viņš bija aizņemts, ka Hišers blakus sēž tieši. Un tad es izdomāju to, ka 31. būs apgriezts skaitlis, man 31. decembrī dzimšanas diena. Tā kā jā, no numeroloģijas puses esmu četrnieks, tā kā tas arī ļoti der.
apmierina, patīk. Vēl Edgars Masāļskis 3-1. Šilos 3-1. Varbūt kaut kas tur apakšā ir tam numuram. Cerams, ka tev atnesīs veiksmi šajā sezonā. No tavas mutes dieva ausīs. Bet kopumā ir forši. Lounžiņš ir augstuma vanna, pirts, pārģērbšanās vieta, tualete. Kā jau vienmēr, viss diezko vienkārši. Forši, ka tu un nekur nav daudz jāiet. Uzreiz izēj uz laukumu tepat blakus. Tā kā man viss patīk ļoti forši. Man ir savs tāds basic ekipējums, un tad ir kontraktā kaut kāda konkrēta summa, ko tu gadu laikā var iztērēt. Tas man tā kā laikam Eiropā pirmā pieredze ir, bet tā summa diezko liela, ko nemaz tik viegli notērēt nevar. Un tev jau pēc idejas sezonas laikā ir vajadzīgs tikai tu sūti jaunas slides, nūjas, un tad cimdus tu pamaini. Pārējais basic ekipējums, plecasargs, bikses, elkoņasargi, ceļsargi. Tas viss tev ir, visu laiku ir tas pats. Tā kā, personāls jau gatavo ģērbtuvīt spēlē. No Melnē ir iesildīšanās krekla. Tā Šveicē ir, kad visas komandas iziet laukumā no sākuma iesildīšanās. Kaut kāds sponsoriņi, kas tā kā, varbūt viņi nav uz lielajiem krekliem, bet viņi mazāk, tad tā kā viņas arī, lai pareklamētu, viņi arī ir uz krekliem virsū. Cik nostais jau salauzis tagad? Nevienu nes salauzis, un pat agresijas nolūkos arī nes nevienu salauzis. Tā kā es cenšos, man brālis Roberts iemācīja, ka ar nojām jūkoties nevajag, jo viņas mums dod maizīti un nevajag uztaisīt sliktu karmu, laust viņus pret ceļiem, nojām. Man ir bijuši periodi, kad es to esmu darījis aiz dusmām, bet laikam tas man vairs nav aktuāls, tā kā mierīgāks es palicis nosvērtāks. Ir jāmīl, jo tas ir tavs galvenais darba ierocis, bet ar nojām ir traki. Ieloki tiek mainīti, meklēti. Ja vienā brīdī liekas, ka tas ieloks ir top, lielisks un viņš der, tad paiet kaut kāds laiks un liekas, ka viņš ir tik nērts un neparocīgs. Bet tā kā pēc idejas droši vien viss ir galvā, bet tas viss atkarīgs no spēles, cik labi tev iet. Ja tev labi iet, tad tā noja tev ir parocīgi ērta. Pat var redzēt, ka man karājās melnas slides. Jūs jau zināt, ka es parasti spēlēju baltām, bet tā kā viņas ir baigi izļurkājušās, mīkstas palikušas. Es pilnīgi tā kā jūtu, ka tas atspēriens nav tas, ir daudz grūtāk slidot, tas prasa daudz lielākas piepūles, kājas muskuļi vairāk deg, jo nav, teiksim, tas atspēriens tik labs. Tas viņas paņēma viņas, jo viņas ir cietākas. Es izvilku pēdējās 2 treniņus trenējos, daudz labāks atspēriens. Labāk jūtās, vieglāk slidot, eksplozīvāk, ātrāk un stūros arī, ka tu taisi pagrieziens ātrus. Tad nav tāda sajūta, ka tu iegrimsti tajā ledū, bet tas tā kā smuki izēj no viņa ārā. Tā kā tie tādi triki, ko droši vien jāizmanto. Vienkārši jāmeklē visu laiku tās labākās, ka tā spēle varbūt tik labi nevedās un jāmeklē tās mazās detaļiņas lietas, kas tev palīdz uzlabot tavu sniegumu. Šeit droši vien notiek tā kā visvairāk atjaunošanās. Šeit ir 2 augstumvannas ar 2 dažādām temperatūrām. Vienā 10, otrā 12 grādi. Tad šeit ir pirtiņi. Somu pirtiņi. Tur arī bieži džeki sēž. Darbojās, atjaunojās. Man pirts ļoti personīgi patīk. Ir tāda pēc spēlēm, tīpaši, kad vai arī nākošajos rītos pēc spēles, kad tu esi tāds stīvs, kad staipīšanās ir ļoti smagnēja un sarežģīta, grūta, tad es tā kā ieeju parasti pirtī un kādas 15 minūtes, 20 pastaipu gūžas, cirkšņus atpūšos, tad tu daudz vieglāk vari izstaipīties. Tā kā man vairāk tā patīk. Un Somi sēž visvairāk, ja tur vai nesēž? Somi sēž ikdienā, tas tā kā spēles laikā pēc spēlēm, ja viņi vācargs sēž no rīta atnākam pēc raskatkas, visi jau tur augstuma vannās, tur liek augstums virsū un atjaunojas ēņš pirtiņā, sēž mierīgi. Kādas problēmas? Viņš saka, būks. It's just a game. 3 uzdevumi, 2 seti, 3 uzdevumi, 2 apeļi, 4 līdz 6 reizes, 85 līdz 90% no maksimuma. Un tad 18 minūtes baigas. Bišķi vairāk droši vien pastrādāt nākošā spēle tikai otrdien. Tas sanāk svētdien, pirmdien, 2 dienas recovery. Var labi atjaunot, tas labi uzmīs bišķi veļuku. Nākošais hokeja nākotnes Latvijas.
Dienas noslēgumā spēles starp latviešu pārstāvētajām komandām. Bīle šoreiz bez Riharda Bukarta sastāvā tiekas ar Ronalda Ķēniņa un Ivara Punenova pārstāvēto Lozānu. Viesi no Lozānas bija pārāk ar 2-1. Vārtu drošība gan šoreiz netika uzticēta Ivaram Punenovam, bet laukumā devās Ronalds Ķēniņš. Sen nebijām uzvarējuši, bet zinām, ka viņiem daudzi traumēti. Tā kā, jā, paveicās, viņi bija ļoti labi šodien. Tā kā viņi vinējām to 2-1, bet mums vēl 3 spēles šo sezonu ar viņiem, tā kā, ka viņiem visi izvesaļosies, būs grūta cīņa. Uz labo pusi viss iet, varbūt bišķiņ grūts bija tas sākums, tur bija dažas niansītes, tā kā tagad viss ir labi, komanda arī ir nostiprinājusies tabulā, mēs uzvaram, tā kā viss ir labi. Zin kā, ja kad uzvar, tad vienmēr ir viss labi. Protams, ka gribētos goliņus punktus, bet, pats svarīgākais, lai vinnē komanda. Spēļu grafiks un dienas ritms Šveicē ir pietiekami saspringts un ir grūti satikt citus latviešu hokejistus brīvajā laikā. Tāpēc vienmēr tiek izmantot iespējas satikties un pārmīt dažus vārdus vienam ar otru pēc spēles.